Nu, ko, dārgie draugi, mēs jau esam sen jau pāri ducim, vēlna ducim un 17. epizode. Un, nu, ko? Viss, lai būtu laimīga dzīve, un es domāju, ka tieši tā arī mēs varētu šo epizodi paņemt kā sabiedrības uzspiestā laimīgā dzīve. Jo šim tematam esam jau pieskārušies. Nu, es esmu pieskāries, jo es jau to tik vien daru, ka kādam pieskaros un verbāli aizskaru. Ka visu laiku jābūt laimīgam, konstantai laimei. Visur mums to gan reklāmās, gan arī dažādos kursos un tur pozitīvas domāšanas spēks. Un visādi, ka jābūt laimīgam. Un gal galā Instagramā viss ir laimīgi, filtri pareizi. Un kaut gan tajā dzīvē, nu, pat bieži tie paši cilvēki īsti tādi nav redzēti. Nu, mēs redzam, ka tie paši cilvēki, kas sataisījuši tur visu tur pareizajos filtriņos, rakursiņos un tā tālāk, nu, mērkaķi, nu, vai bļaujuši saviem bērniem. Un, jo, ja saliek tos pareizos hashtagus un tos pareizos aprakstus, vispār liekas, ka nu, šis cilvēks ir nevis laimīgs, bet viņš ir laimiņa dzemdējus. Un īsāk sakot, tad 6 punkti tikai. Nu, nav ko tur baigi vilkt garumā vai kaut kā tur baigi aizrunāties, jo 20 minūtes tomēr formāts prasa kaut kādu laika logu. Un nu, sāksim ar numur 1 punktu. Punktu numur 1, kā patiesībā jau tā laimes definīcija. Jau saknē ir absolūts absurds, manuprāt, tāpēc, ka viņa pieprasa, ka visu laiku jābūt laimīgam. Kāda gan tā definīcija ir, es nezinu, bet tāda absolūtā laime, man liekas, ka es kādreiz runāju ar Uģi Kuģi savā podkāstā, par ko vīrieši nerunā. Viņš teica, jā, ka absolūtā laime ir nirvāna. Man gan liekas, ka absolūtā laime salīdzinām zin kā ar orgasmu, un mēs paši zinām, cik viņš ilgi velkās. Nu, ļoti maz. Un tāpēc, ja cilvēks, manuprāt, dzīvo tādā vēlmē būt visu laiku laimīgs, es viņam varu apsolīt, ka viņš tāds būs, jo viņš nomirs. Un tad viņš būs mierā, vienā agregāta stāvoklī un pilnīgi varēs čučiņāt un gan jau, ka būt laimīgs. Un man liekas, ka laimīgam, ja man būtu jāraksta laimes definīcija, tā būtu tāda, kad tev pašam ir jāsaprot tie brīži, kad tu esi laimīgs, un tev jāvar atcerēties pēdējā brīdī, kad tu biji laimīgs, un tev ir jāzina tās lietas, kas tev liek justies laimīgam. Un ja tu ar tādas atcerēties vai pats to laimi radīt, tad viss ir ok, bet tāda absolūtā laime, man liekas, nu, pakaļā viņu. Un tad iesim kaut ko, zin kā, tuvāk zemei, tuvāk realitātei, tuvāk saķerei, un ir tāds laimīgo pāru mīts, ja, kad nu, es nezinu, var vilkt paralēles vai kaut ko pierunāt, ka, nu, zini, kādreiz runāju, ka tur gulbju mīlestību, un viņi tagad dzīvo ilgi un laimīgi, tas nāk no pasakām, ja, un tad man liekas, kad ja saliek kopā to īsto dzīvi un to laimīgo dzīvi, vai tas laimīgo pāru mīts patiesībā kā pirdieniņš, zin kā neizvošinājās pa nāsītīm, vai kā saka, vai viņš neizgaist, vai tiešām tie pāri, ka no malas skatās, jo ir bijušas situācijas, kad ne tikai Latvijā šoubiznesā vai kaut kur apkārt ir kaut, jā, nu tas jau ir tāds pāris, nu šitie jau būs kopā, nu viņi tik laimīgi, un pēc kaut kādiem pāris gadiem viņi tur izšķirās, un tad tur beigās izrādās, ka viņa bijusi merkantīla kuce, čalis ir vispār kaut kāds despots, egoistisks narcis un mērkaķis, un vispār nav ciets viņas bērnus, nu, gan jau viņas tārziņas atnes. Un, jā, vai kad iesākumā, jā, šie cilvēki ir laimīgi, viņi ir ļoti laimīgi, un tad, kad tie paši cilvēki aiz sienas lamājās, tad izliekās to nedzirdam, jo viņi izskatās publiski ļoti laimīgi. Un man liekas, ka tā atkal tāds laimīgo pāru mīts ir tas, kas traucē parastam, es jau arī uzskatu par parastu cilvēku, tas laimīgo pāru mīts traucē parastam cilvēkam, kam ir partneris, kas dzīvo kopā, nu, tā kā dzīvot, nu, ja pievēršam pārāk lielu uzmanību, un tāpēc tam nevajag pievērst uzmanību, jo, ja skatās kādu, nu,
kaut vai nezinu tā. Nu, kur varētu redzēt laimīgu pāri? Nu, protams, sociālie tīkli, tam jau mēs pieskārāmies 100%. Tur visi ir laimīgi, pareizi sabildēti, salikti un bieži pat ir tā, ka tagad ir kaut kāds jauns hīts, nu, varbūt pat ne tagad, ka obligāti pēc tādām foršām fotosesijām tomēr vajag ielikt to kaut kādu tur bilžu kolāžu, kur, nu kā viss notika patiesībā. Un es pats varu pateikt, ka man pašam ir no savām kāzām tādi, nu, iespējams tādi neveiksmīgākie kadri. Man baigi patīk, es uzdāvināju sievai, nekur nav izlikts. Viņa teica, rāmīši smuki, bildes cits uztaisīsim. Bet redz, ka tomēr gribās jau labi izskatīties arī tā kā manā ģimenē, bet varbūt jā, kad laimīgo pāri mīts, jā, fotografijās uz mirkli, nu gan jau kā seksa laikā, bet tā, kad, nu, mēs esam laimīgi, dirž meļi. Un tad ir tā, kad ir tādi paši cilvēki, ka, nu, ka viņi stāsta, ja, atkal man te tāds Andrs nāk prātā, kad tādu, cik dzīve viņam ir lieliska. Un tie stāsti ir tādi, ka tu klausies, un vienīgais, par ko tu spēji domāt, kad arī tur tā saikne ar realitāti, nu, nevar teikt tā, ka nav, bet tas tāds, drīzāk es ticu tam stāstam, kad cilvēks nodzīvo kādu laiku, nu, un, piemēram, tad viņam jāatstāsta kaut kāds pagātnes notikums. Un tad, ko viņš dara, viņš paņem no tā tikai pozitīvo un saliek visu kopā, un tajās atmiņās liekas tiešām, kad visi bijis tik forši, kad cik viņš labi juties, jo viņš jau tagad ir piedomājis, cik viņš patiesībā labi jutās. Jo, ja jau reiz stāsta, nu tad jau vajag izstāstīt, nu labāk, vai tad tiešām es tagad stāstīšu, nu, kad tur negluži viss ir slikti, bet kad daudz kas patiesībā nav tā, kā man, nu, tā kā sabiedrībā pieņemts, nu, jo ir jau jāierakstās kaut kā tajā laimīgo cilvēku stāstiņā tajā rāmītī, un tad nakal liekas, ka tāda lieliska, laimīga dzīve, kad es uzskatu, ka mēs katrs dzīvojam savu labāko dzīvi. Šodien es dzīvoju savu labāko dzīvi. Rīt es dzīvoju šo labāko dzīvi, savu laimīgāko iespējams dzīvi, jo man citas dzīves nebūs. Tas, ko es varu darīt, gan jau, ka es varu sagatavoties tur, lai viena diena laimīgāk nekā pārējās, bet tad es atkal upurēju citas dienas, tagad ar absolūtā laime, es saku, tas ir orgasma brīdis. Citu variantu nav. Un atkal mums jāpieskarās tādam vārdam, kas, nu jau manās podcastu epizodēs izskan diezgan regulāri, ir problēma, ja, jo, ja tu neesi laimīgs, tu esi problēma. Jo, man liekas, jo cilvēks patiesāk sāk paust tieši ar tiem vārdiem, kā vajag, un lai viņu saprot, tad viņš kļūst par problēmu. Un ja viņš nelec tajā laimes, tajā tādā zobratā, tad viņš kļūst neprocīgs, viņš kļūst par problēmu un dažādiem veidiem vairāk vai mazāk tiek stumts ārā no tādiem gan sabiedrības uzskatiem, gan no kompānijām, kad ja uzskats ir kāds, ka visu laiku jābūt laimīgam. Ir jātiecās pēc laimes, tur, jo, nu, man vieglāk. Es no rīta pamostos, un es ieraugu spogulī krasāpčiku, bet var nopirkt tādu pašu, kā viņi sauc, atklātnes, ja, kartiņu, ja, un kur iekšē ir tāds spogulīts, un ka tur tā, un tāds spogulīts rakstīts, tā izskatās laimīgi cilvēks seja. Nu, un tas vienalga, vai tu ieskaries tajā spogulītī, tur paģirainis, nopampis, un, nu, izskaties pēc sūda, tā tik un tā ir tava seja, un ja tā ir tava seja, tad viņa arī ir laimīga cilvēka seja, jo, kā es vairākas reizes teicu, citas sejas tev nav, citas dzīves tev nav, un visu laiku nav jābūt laimīgam, un tu vari būt arī nelaimīgs. Un tas ir normāli, ka dzīves laikā cilvēks augot, attīstoties, zaudējot kaut ko vai, nu mācoties, viņš būs nelaimīgs, bet
ja kāds saka, ka tāpēc, ka tu neesi laimīgs, tad tu esi problēma vai tā ir tava problēma, nu kāda varētu būt viņam ceļa vārda dirst. Un, jo es kaut kur atradu tādu citātu, kas man pašam ļoti patika, kad tā patiesā laime ir spēja izturēt vilšanos. Un, kad es ielasījos dziļāk, es sapratu to, ka tā īstā laime, vai tā laime, ko es varbūt arī spēju saprast, vai ko es arī meklēju to rakstu, meklējot, ir, ka laime spēja izturēt vilšanos, būt ar sevi mierā. Un otra tāda būtiska lieta tā, ka mēs bieži gribot laimīgi tiecamies pēc svešas laimes, ka mēs esam redzējuši kaut ko, kad kā dzīvo citi, vai kāds mums visticamāk sameloja ir stāstījis, cik viņam ir laimīga dzīve, laimīga laulība, cik viņam viss ir, laimē tik daudz tādu, nezinu, tur pat pamperā sūta tik daudz nav. Bet tā nav patiesība. Laime ir tā, kad tu esi mierā ar sevi. Ka kaut kādas apkārt notiekošas lietas nespēja tevi izsist no līdzsvara. Vai varbūt pat, ja pat izsit no līdzsvaru, tev ar sevi ir ok. Un ja tu zini, ka tu esi laimīgs vai kas tev dod tos laimes brīžus, un ja pat citi tevi nesaprot, tā savā ziņā ir vilšanās. Bet reizē arī, man liekas, laime, jo nav lielākā laime, kā apzināties, ka tu esi laimīgs. Baigi elementāri, man liekas. Un, ja mēs apgriežam pilnīgi otrādi visu to filozofiju, tad iedomājieties, kā viss tas laimes iedomātais tā uzspiestā laimīgā dzīve, kā viņa sabrūk, ja mēs pagriežam otrādi to, ka neveselīgi jau ir tie, kuri izliekas kā laimīgi. Un tad iedomājieties, kad ir cilvēks, kurš pamostās, izskatās pēc sūda, krāsojās, tur jonizējās, es nezinu, vingriņu sejas muskuļus. Un tad tālāk smaida kamerā līdzīgi tāpat kā Helmuts Bejs tagad saka jums, kā viņš tagad forši jūtās un kas jums ir jādara, lai jūs būtu laimīgs un izskatos tāpat tā kā viņš, jo redzat, cik viņam viss sejas ādai veselīgi un cik viņš viss ir forši, bet patiesībā aiz tā visa viņš ir konkrēti, sūda gabals, kurš izliekās laimīgs un jūs velk iekšā tajos savos tīklos un gan jau, ka viņš par to arī grib kaut kādu kapeiku, jo galā kāpēc to darīt, jo vai ka tur es nezinu, kas sludina to laimi? Patiesībā tā jau viss, kā mēs esam laimīgi kaut ko arī nopērkot. Un tad iedomājieties, sanāk tie visi arī, modeļi, kas ir varbūt tajā apģērba industrijā, tur pusi no viņiem nabagi nēduši, tur bulīmijām, anoreksijām slimojoši, tur, patiesībā dzīvojot tādu dzīvi, ko var uzskatīt, kā par kaut kādu robota dzīvi, tur konkrētāko rutīnu, lai viņi labi izskatītos, lai tas krekls uz viņiem labi izskatītos, un tagad, lai viņi tur pārdot mums to ideju, ka, ja tu staigā šādā kreklā, piemēram, tur gar jūru, vai jebkur kaut kur apkārt 100 gaismas, tad tev tas ir tas būt laimīgam. Tad tev, kā visas čiepas būs tavējas, tad tev būs tur šitās krekls. Tā kā čalim, kurš ir dzīvi nelaimīgs, iespējams slimiķīts, nabadziņš, un ka neveselīgi ir tie, kur izliekas, ka ir laimīgi. Jo, ja tu neesi laimīgs, tad tev nav tādam jāizliekās. Jo var būt nelaimīgs, es saku, sanāk, ir daudz citas tādas lietas, un tāpat laime jau arī kāda, ka, kurš var pateikt to, tā kā Helmuts, tu zini, kā piedūrās epizodes sākumā tā laimes epizode, tā kā definīcija, bet, tagad tu esi laimīgs vai tagad tu esi nelaimīgs. Bet ko gan var pateikt, ka mums katram ir kaut kāds draugs, kurš tēlo, ka viņš ir laimīgs. Mēs gribam pateikt, ka viņš ir dirsējis, bet mēs to nedaram. Es tā parasti daru, tāpēc man tiem draugiem viņi ir pamās, bet tie, kas man ir, viņi zina, ka es varu pateikt, ko es domāju, un tāpēc viņi ir mani draugi, jo es sagaidu no viņiem pretī to pašu. Un tā, lai, man liekas, vispār šito, kā saka, vēl vieglāk atbildēt, sanāk, ja epizodes nosaukums ir sabiedrības uzspiestā laimīgā dzīve, tad es varu pateikt beigās arī tā, ka
Laimīgs cilvēks nav tas, kurš smaida. Laimīgs cilvēks tas, kurš dzīvo. Jo tas, kurš dzīvo pilnvērtīgi, pilnām plaušām, viņš satiks gan laimi, gan nelaimi, gan prieku, gan vilšanos, gan zaudējumu. Un atkal, vēlreiz ietilām vārdu sūds, jo savādāk to nevar pateikt. Cilvēks dzīvojot reizēm būs sūdos līdz ausīm, bet ja viņš nekad nav bijis pa sūdos līdz ausīm, viņš nezinās, kā tur ir. Un ja viņš nav bijis tajā dzīves zemākajā punktā, tad viņš arī gan jau nebūs arī tajā dzīves augstākajā. Jo, laime nav kaut kāds, tur triperis vai kovids, ko apkārt var noķert no cita cilvēka. Laimi tā, ko tu pats radi, ko tu pats veido. Un atgriežoties pie tā, ka sveša cilvēka laime, vai es nezinu, ko tu runā, ka tu nocelt kādam tur vīru, sievu, tur, ja man būs tāds mots, tā kā citam es būšu laimīgs, vai ja man būs kaut kas, tur māja, tā kā citam es būšu laimīgs, tu to vārdu laimi lieto priekšā pakaļā. Ja tu esi nelaimīgs, tad tu tāds arī paliksi nelaimīgs. Cilvēkam jāmeklē sava laime. Es nesaku, ka tas ir viegli. Man, piemēram, vecākā meita gribēja puķi atrast. Es pieļauju, ka tas varbūt ir vienkāršāk izdarīt nekā atrast laimi, bet ka tā laime ir jāmeklē sevi un ka tā sabiedrības uzspiestā laimīgā dzīve, zini, kā tā ir tāda butaforija, jo, piemēram, ja mēs iedomājamies kaut trauku ar augļiem, kas izskatās garšīgi, es jums atklāšu noslēpumu. Lielākajā daļā reklāmas, kur to rāda, vai fotogrāfijas, kur jūs redzat tur Uber foršus augļus, neviens no viņiem nav ēdams, bet izskatās garšīgi. Lielāko daļu saldējumu, kur jums rāda, ka baigi garšīgs, visbiežāk reklāmās izmanto kartupeļu biezputru. Garšīgākās vistiņas, ko rāda, kas man nāk, kā būtu laimīgs, es viņu tagad kostu nēst, ir parasti jēla vista apsmērēta kurpsmēri, lai labi izskatās. Un vēl ļoti daudz tādu fotografu triki, kā fotografēt garšīgas ēdienas, bet tas ir tikai pa ēdieniem tādiem maziem laimes mirkļiem, ka patiesībā to laimi, ko mums mēģina ietvirkot no malas, ja tev būs tas, vai tu darīsi to, tu būsi laimīgs, ir līdzvērtīgs suņu sūdam. Zini, kā viņš viņu izdirš rudenī, tad tas sūdiņš nostāv sniegā un paliek balts. Izskatās kā krizis, tas vēl projām ir suņu sūds. Laime no ārā nav tava. Tava laime ir tikai iekšā. Un tad tas fenomens ir sanāk pa laimi, ko es varu atklāt, ko es arī pats pielietoju. Ja tu pats esi laimīgs, tad tu vari laimi pārnest. Tu vari radīt laimi citam. Laimi var dot, laimi nevar saņemt. Laimi nevar nozagt. Laimi nevar, aizgūt. Tā ir kaut kāda daļa, kas rodās tevī pašā. Un pirmais, ko tu vari darīt, lai tuvoties laimai, laimai, zin kādai sievietei, nē. Pirmais, ko tu vari darīt, lai tuvoties laimai, lai tu būtu laimīgs, ir tieši kā reiz sūtīt rietoši saules virzienā sabiedrības uzspiestajiem kaut kādiem standartiem par to, ko nozīmē laimīga dzīve. Ja tu esi laimīgs dzīvojot kopmītnēs, tad tu esi laimīgs. Ja tu esi laimīgs dzīvojot to dzīvi, ko tev dzīvo, bet tev no malas cilvēki mēģina tur iegalvot, ka tur paskaties, kā tas dzīvo, cik viņa laimīgi vai paskaties, kā viņiem ir. Tādas cilvēks, es jau pateicu, kur jāsūt. 3 mājas tālāk, 5 mājas tālāk. Tā vienalga, cik mājas tālāk jāteic dzīvoklī, tur arī sūtat. Bet paliekam tā, kad esat laimīgi, meklējat laimi sevī, atceraties pēdējais, ka jūs bijāt laimīgi, noklausāties Aņģa Klinsona ierunāto džinglu podkāstam Svētulis un tiekamies jau pēc pāris dienām. Lai foršs laiks un būsim laimīgi, darbie draugi. Aiz katra tabū slēpjas stāsts. Aiz katras stigmas bailes. Helmuts Bēķis ienāk pirtī, lai tās sadedzinātu. Podkāsts Svētulis ir nērts, provokatīvs un atklāts. Jo pirtī nav kompromisu, tikai karstums un kaila patiesība.